Un arī komunikācijā ar ārstu ir ļoti liela nozīme, jo tiešām pacientas ļoti slāve ģimenes ārstus, ļoti slāve speciālistus, ar kuriem viņa sadarbojas. Jo, ja komunikācija veidojas pozitīva, tad ārsts ir autoritāte un viņa ieklausās. Un tā tam vajadzētu būt. Ja gadījumā ir kaut kādas bailes vai vainas sajūta par to, ka es tur nepieturos pie pareizā dzīvesveida un tur man ir kaut kādi slikti ieradumi, es tagad atnākšu, ārsts mani āsi kritizēs un pēc tam vēl es aiziešu uz skrīningu un man kaut ko atradīs, gan tas attur no tās rīcības. Tiešām, tad, cilvēki ir tādi, kādi ir, mums jāpieņem viņi tādi, kādi viņi ir, ar visiem trūkumiem un ar visām pozitīvām īpašībām. Galvenie motivējuši faktori skrīningam arī bija jau pieminēti, kā ērts pieraksts, un lielākoties tomēr mēs atzīmējam to, ka nevis jau noteikta vieta un noteikta laika, bet tomēr iespēja izvēlēties, kura vieta un tikt tāja vieta. Tuvāk darba vietai, tuvāk dzīves vietai. Atkal darba devēja atbalsts. Mūsu tāds ideja fiks, ko mēs ļoti bieži skaļi pasakam, ka mēs ļoti vēlētos, lai skrīnings būtu ietverts OVP sastāvā. Jo tā obligāts veselības pārbaudes. Tāda arī tas būtu obligāts darba devējiem un attiecīgi būtu attaisnojums, kādēļ cilvēks varētu tikt uz to skrīningu. Protams, darba devēji būtu faktiski jābūt ļoti ieinteresētiem. Protams. Jā. Viena lieta ir palaist vienu dienu un tur uz pāris stundām, vai ne, un otra lieta ir maksāt darba nespējas lapas. Jūs nopūtāties. Ļoti svarīgi ir citu pacientu un sieviešu pieredzes stāsti, kas mazina bailes, un arī SMS vai e-pasta atgādinājumi, ja gadījumā bija nosūtīts tā kā uzaicinājums, bet cilvēks nav devies uz to izmeklējumu.